Labrīt. Es esmu ceļojumā. Itālijā. Kalnos. Šodien ir pēdējā diena. Tieši šī pilsētiņā. Ritīgi smuks saulains. Beidzot, ja mums visu laiku tur līņai nebija tāds baigi amalīgais laiks. Un šodien es kāpšu augšā kalnā. Neesmu izdomājis, kurā, bet kaut kādā piedzīvojumā mēs iesim. Man nav internets, man nav draugi. Es tagad mazgāju zeķes un apens pēdējās, jo būs saulaina diena un viņas ātri varēs izžūt. Un man būs vakarā svaigs apakšbiks. Un tad, es salikšu somu un mēs dosies. Es neņēmu nekādu tur super sarežģīto, trako, augstāko kalnu, jo es esmu viens pats un man nav internets. Kā tas būtu ļoti neatbildīgi. Un es neesmu neatbildīgs. Karoči, es tagad sāku savu ceļojumu. Es nezinu, vai tas ir pareizi, kur man jākāp augšā. Priekšā izskatās diezgan nopietni. Tas neizskatās, ka es varētu tur tikt augšā. Reku, tur pašā augšā spīd krusts. Es redzēju bildēs, ka tur ir galamērķis. Viens no galamērķiem. Es ceru, ka no otras puses tur ir normāli. Ka var pieiet arī. Es neesmu nekāds Spidermans. Es iebau. Reku ir viss trases. Reku ir kalns, kā es jums viņu rādīju. Tad viss tā kāpšana ir pa to klinti vienkārši. Tas ir normāli. Es eju 5 minūtes, es esmu pārgurs. Te ir serpentīns, specially made for me. Ja es salīdzinu to, kas ir Grieķijā, tas ir ļoti slinks serpentīns. Zinu, kamerā nevar saprast, tik ļoti stāvs. Tā ka es šitā 4 gandrīz jau gāju. Tik slīp jau tā kā what the hell? Vēl 2 minūtes vēlāk. Man ir priekšā šī tāda te zīme. Ceļš ciet. Es nevaru iztulkot, bet es tagad nofilmēšu. Pēc tam iztulkos. Tagad jāiet tālāk. Un vēl man tikko pagāja onka garām. Viņam bija virves un ķiveri. Alpīnis drēbēs ritīgajās. Un viņš nāk jau lejā no kalna, kamēr es tikai sāku iet. Tad tagad jau kaut kas nopietnis būs. Te ķirzaks pa kokiem pēc staigā pa lapām. Crazy. Karoči, šitai zīmējums, kā iet uz kalnu augšā. Normāli? Ko es nahuj daru? Te ir parādīts, kā pareizi kaut ko darīt. Zini kā, ja arī tur priekšā būs kaut kas galīgi tiesā, es varbūt vismaz paskatīšos, kā citi to dara. Pagaidām man ir pagājuši garām kādi 5 cilvēki, un tie visi ir galīgi veci opļi. Tā kā, galīgi sirmi jau kraķi, bet ļoti smaidīgi un sprigani. Tā kā varbūt te nāk jau tie, kam ir apnicis dzīvot. Karoči, te ir pirmā norāde, kas iet tā kā nost no manas takas. Tur ir tāda taciņa. Tur iet alpīnisti un pašnāvnieki. Mēs tur neejam. Zini, vispār jau. Es jau 2 reizes biju kāpt kalnā šī ceļojumā. Es biju 2 reizes līdz pusei. Bet un šī pēdējā diena. Bet es esmu vēl 5 meitenēm šī ceļojumā. Tāpēc man nav īsti bijis laiks tikt augšā līdz galam. Un viņas tagad brauc ar kuģīti pa ezeru. Es eju piedzīvojumā. Tā. Reku ir
pirmais atgādinājums. Jābūt mierīgam. Nu, es gribēju teikt uzmanīgam. Un te man laikam jākāp augšai tagad. Redz, kā te ir padomāts. Rokturīts. Ideāli. Nu, višķiņ vēl jāpakāp, sāksies skats. Baigie koka priekšā. Bet no otras puses tas ir ļoti labi, jo nav cepaks. Man te ir ļoti labi. Un ja kas reāli, es runāju ik pa pusminūtei. Man ir daudz ko teikt, man liekas. Es esmu bijis apspiests visu šito ceļojumu. Ej, tu durst. Reku čūska liela. Nu, viņa nav ļoti liela. Karoči, šitā taka ir tik smuka, tā kā filmās. Nu, tā kā es iedomājos. Es ļoti ceru, ka varēs saprast un redzēt. Bet, bļā, tā čūska, tikko sabijos. Man es tieši nofilmēju, kā es sabijos. Jā, nokniksē. Es redzēju tikko pirmos alpīnistus, kā viņi tur rāpjās. Es nevaru pie viņiem klāt tikt. Tur viņi pa citu taku laikam gāja. Šitās vienkārši stāv augšā kāpnes. Un tā kā... Jā. Šis ir interesanti. Gribās visu nofilmēt. Reāli. Šis ir crazy, man. Tur reāli roka climbings tikko jau bija. Crazy, man. Te var redzēt skatu višķiņu. Nu, te ir redzams pirmais panorāmas skats. Amazing. Te jau sāk rēbt galva, skatoties uz leju. Ķirzaks te ir tik daudz, ka, bļā, viņām virsū kāp. Ķirzaks man pohuj, bet tās, kurām nav kājas, tās ķirzaks man necipīja. Nepārāk. Karš nav vairs ko teikt. Pagāja pirmās sievietes garām. Smukas tantes. Kaut ko baigi cītīgi stāstīja man. Es nesaprotu nevienu vārdu itāliski. Jebāli, te ķirzaks paliek lielāks un lielāks. Un viņas pa kokiem arī bandās. Pistiets. Tas ir kalns. Aizies. Amazing. Es uz katru soļu apstājos un man viss gribās nofočēt, nofilmēt. I'm feeling alive. Normāli. Te taču uz galvas var kaut kas uzkrist. Bļā, vēl tikko gar kājām liels čūska izskrēja. Tā kā, bļā, tuvu. Nu, liela čūska. Priekš man glodeni čūska, jā. Tā ir maziņa čūska. Normāli tā ir. Šī bija tā kā, nu, kāda metra liela. Man nepatīk tādas. Tāda, ko es tur nofilmēju iepriekš, kas tur gulēja. Nu, sāk palikt bišķi patrāku. Ir atšeku skats. Jā, amazing. Bet es tagad reāli rāpjos pa akmeņiem. Nav vairs taka. Šitā ir taka. Sāka bišķi neumulīgi palikt, bet, nu, vēl ir fine. Es tagad uzfilmēšu POV. Man te jākāp. Es gribētu uzfilmēt, parādīt, kā tas notiek, bet tas nozīmē, ka man ir divreiz tas jādara, ja es kameru atstāju lejā. Tāpēc būs mazais POV tūlītums. Kāpēc līdz šejienē ir ķēde un tālāk vairs nav? Es tik ceru, ka man nebūs pat tāda lejā jākāpj. Tad gan būs problēmas. Priekš manīm šis ir diezgan brutāli. Es reāli kāpju augšā pa
pa šitādu huiņu. Tā kā tajā bildē izskatījās. Es pat nezinu, vai es uz takas esmu. Bet, nu, ķipā ir sarkanie punktiņi. Es vēl čalu satiku vienu. Viņš angliski tikai čau māk pateikt. Tā kā neko mēs baigi nesarunāju. Bet, bļāj, es jau esmu šitā kalna līmenī. Vakar mēs bija te virs tām karjerām. Ne, bet pirmajā dienās. Jā, bija ģēts episki. Bet, tu visur to ķēdi prasās. Ir dažas vietas, kad tiešām gribētos kaut kur pieštepcelēties. Reku ir mans krusts, uz ko es eju tur augšā. Tas ir vēl bišķiņ. Bet nu skats ir crazy. Es pat nezinu, kā parādīt. I'm scared. Ej, tu dirst. Nā. Te pat negribās uz akmenis pasēdēt. Kā čūskmielien, lipsī. Tikko Anna zvanīja. Teica, ka viss kārtībā. Easy. Viņas jau ir galā. Vienoč te ir, tur ir leko. Tur ir tās lielais tīķis, tad tur ir tā kā kanāls. Tad iet šitāda upe, un tad izveidojas. Viņi tur tālumā sajiet divās. Aiz šitā kalna ir vēl viena upe. Reku tur var redzēt. Tur tālumā, tur ir mečs. Es viņus cerams redzēšu no augšas. Man ir lielais ūdens jau pusē. Jācer, ka būs ūdens. Beļā. Tur lejā lidmašīna lido pa pašu zemi. Jebal. Es augstāk pa lidmašīnām. Es tikko biju tā kā pašā pīkā vienam kalnam pie tā krusta. Tur baigi daudz cilvēku bija. Tur paskatījos, pafačēju. Neiefilmēju neko. Bet es nezinu, kāpēc tas tā ir. Vai te ir vienkārši tik augsts vai kā, bet nu, visi mammas tā smaida, ka viņš man skatās. Bet, ko es gribēju teikt? Jā, es tagad kāpu lejā. Jā, un ir ievērojami bailīgāk, grūtāk. Bet es saprotu, ka es tā kā eju tagad vienkārši ķipa tā kā slīpa pa kalnu. Tad tur būs vēl kaut kas, nezinu. Kādā ziņā es tagad dodos jau tā kā uz otru pusi. Trasi jau pusē būs iziet. Un vēl es ļoti ceru, ka grūtākais jau ir aiz muguras. Nu, ķipa tā kā sarežģītības ziņā. Cik stāvs tur kalns bija, man nebija jomalīgi. Reku, te kalnā ir šitādi mājiņu uztaisīt. Pasmuko. Nāc, iet lejā ir īstais pārbaudījums. Cik es saprotu pēc savu rauta, tad es tā kā eju lejā. Un tad es iešu pa pakāju, ķipā mājās, kaut kā tā. Vai vismaz pa puskalnu. Otrs puskalnam ir ļoti zeļš. Nav vispār ķirzeks. Sanāks tā kā ziemeļu pusē esmu. Nu, ir ok pagaidām. Nu, kājas jau sāk gurt. Laikam nāc pa šeit sākumā. Uz pie šitiem. Un tad es laikam te uzkāpu augšā. Jā. Un tā es atnācu uz šito māju. Un tad es varu iet pa lejā. Bet šis izskatās baigi tafu. Es iešu pa šejienu, atpakaļ, kur es biju pašā sākumā. Un tad tā kā es atnācu. Es dzīvoju kaut kur šitā. Vispār diezgan safe. Šinī pusē nav tik karsts. Bet man jātaupa ūdens. Nekur vēl nav bijis pa ceļam ūdens. Man ir vēl kaut kur šitik. Šokolādīti ēdu enerģijai. Man principā ūdens bija tad, kad es sāku nākt augšā kaut kur pilsētā. Ja es, protams, atradīšu vēlreiz to pašu spotu. Bet labi, tur jau ir veikali arī. Kur bļā nestrādā pa dienu. Reku, te ir širāds prikols. Te kaut ko uzliek. Lejā pa kalnu. Tur. Bļā, nevar redzēt, cik te smuki ir. Jūs man tic, jā, te ir ļoti smuki. Man galva rēps, cik smuki. Es man liekas, kā ķirzraku aiznesīšu mājās.
Netīšām. Es te ir marga, vai ne? Viņi ir salikuši makaronus uz margām. It's very Italian. Mani pītā. Zini tādu teicienu. Reāli, es eju lejā. Šitas tāds workouts ceļgaliem. Man nekas nesāp, bet tā kā man jau trīc ceļgali sadzinušies. Nelocās vairs tik daudz, kā vajadzētu. Vajadzās ūdens tikko arī. Ķirdeks vairs nav. Te vairs nav tik silts, nav tik saulains. Es satiku ezlīti. Asies, cik smuki. Kalnēzels. Tātad šitas ir tas lielais kalns. Šito es tur rādīju no augšu. Es biju šiten augšā. Kur tur spīd krusts. Jā, es biju tur. Pīsģēts. Es esmu šokā. Mans atsauksmes ideāli. Es biju sabijies dažos brīžos. Es esmu priecīgs, ka es neņēmu lielāku trasi. Tur bija kaut kāda arī 12 kilometri. Bet tā, no dabas viedokļa. Amazing. Vispār nebija tā kā piemēslots nekas. Nebija piedirsts nekas. Nezinu, visi cilvēki smaidīgi. Jā, ļoti labi. Es esmu ļoti apmierināts. Es ieteiktu iet šito ceļu tā kā vienam pašam. Es domāju, ka jā, pohuj. Ja nav bail no čūskām un tādiem sūniem. Pat tad, ja ir tāpat pohuj. Cilvēki diezgan daudz staigā. Ja tu tur jūties ļoti nedroši par to klinti kāpt, var iet apkārt vienmēr. Vismaz manā gadījumā. Bet, ir vērts skats. Reāli nepajokam. Un vai es iesaku iet tur vienam pašam bez interneta? Un bez man ir internets, man vienkārši ļoti dārgs, ja es viņu gribu izmantot. Jā, jo tur tāpat nav zona. Tā kā, ko tu darīsi ar viņu? Es domāju, pēc šitās pastaigas man būs kāda jauna vēna uz kājas. Ja es domāju, kā saukt viņu būs. Atrast mājas bez navigācijas nav nemaz tik viegli. Es novirzījos no takas sākumā un no sākotnējās takas. Es arī ūdeni atradu. Bet labi, es te baudu pilsētu, baigi smuki ir. Anna zvaņa. Hello. Jo, abi. Es meklēju mājas. Meģis būs mājās pēc kādas pusotras stundas. Nē, vairāk. Vai nē, kādām 4. Ideāli. Es vēl joprojām esmu apmaldījies. Es biju uz kāds vienas tādas tusiņieliņas. Cerams, ka es viņu varēšu atrast vēlāk atkal. Tur viens vecs itālis man apstādināja. Tāds biznesmenis žaketē, siltajā. Man apstādināja, tur rītīgi kaut ko ber, neļauj pateikt, ka es nesaprotu. Viņš tāds pizdiets kaut ko tur pataust man, par to, ka es laikam bez krekla vandos apkārt. Viņš domāja, trakais. Viņš man baigi šitā grābs, tāds obuļās, silts. Uzreiz tādu labu sajūtu iedevu. Bet ir sūdi reāli, es esmu ritīgi apmaldījies. Es iešu laikam meklēt staciju, un tad es no stacijas iešu mājās. Jo es galīgi kaut kur garām aizgājis. Es pat stacijai garām pagāju. Es atradu vienu citu vietiņu, kur mēs bija bijuši kaut kad. Un es esmu uz pareizā ceļa. Diezgan pārliecināts. Viss jau tūlīt būs pēdējie spēki. Sāka ēst ar gribēties. Es iešu augstā dušā. Es domāju, ka visu man skatās, jo es sakačācās. Izrādās, nav normāli staigāt septembrī bez jakas. Vispār bez maikas. Jo tie cilvēki pufaikās staigā.